Ja pilsētas ielās lapas joprojām tiek savāktas ar grābekļiem vai lapu pūtējiem, tad šobrīd Talsu parkos tās smalcina jeb pļauj ar traktoru. Parks 1. māja ielā jau pabeigts, un šodien lapas tiek smalcinātas Talsu dendroloģiskā parka apkārtnē. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs norāda, ka tas ir gan dabai draudzīgāk, gan finansiāli izdevīgāk. Lapas ir jāsavāc, jāizved un jānodod utilizācijai. Bet šeit uzņēmējs ir atnācis palīdzēt mums tādā pilotprojektā. Mēs maksājam tikai par lapu samalšanu un pie reizes arī zāles nopļaušanu. 2 vienā mums sanāk par to pašu naudu. Šis Talsiem ir izmēģinājums, un šobrīd plānots, ka smalcināšana notiks 2 vai 3 reizes, taču tik un tā izmaksas būs vismaz 5 reizes mazākas. To redzēšot pēc pilota projekta beigām. Pļaušanu veic vietējais uzņēmums, kam šī pirmā pieredze pilsētā, bet Ēriks Būsulis stāsta, ka līdz šim šādu praksi izmantojušas privātpersonas. Praktiski notiek tā, ka viņš vienkārši samulčē lapu un viņa vienkārši dabīgi sapūst, teiksim tā. Ja, tur ir speciāla tehnika ar speciāliem nažiem, kas viņi tieši arī mulčē. Ja. To nevar izdarīt ar tehniku, kur nav paredzēta mulčēšanai. Ja. Šis te aparāts tieši ir ar turbīnu, ar visu, viņam jaudas pietiek, lai varētu izdarīt kvalitatīvi. Lapas ir zaļais zelts un bagātīgs mēslojums. Nedaudz traucē gan tas, ka lapas krīt nevienmērīgi un ietekmē arī lietainie laikapstākļi. Šodien kaut ko jau smīdzina, bet šodien jau kaut ko var jau izdarīt. Ja? Bet līdz ko laiks paliks labāk vai kaut kā nedaudz mīnusos, to var izdarīt daudz labāk. Tad, kad ir pavasars un tā zāle paliek zaļa, tad šeit vispār neko vairs nevar redzēt, vai tad ir kaut kas jāskrāda? Neko nevar redzēt vairāk. Izaugs zālei cauri, ar nākamā pļāvēju, kur mums ir cits pļāvējs, kurš met uz sānu, viņa vienkārši aizmetīs tālumā, ja, un pēc kaut kādām 3 dienām saulē viss vienkārši izkalst. Un nākamajā reizē, ka pļauj jau kaut kur māja otrā pusē, viss ir zaļš, viss ir vienādi. Lapas ir jāsavāc, jo ziemas laikā palielinās, piemēram, saslimšanas risks ar sēnīšu slimībām. Tajās var pārziemot grauzēji, kuri apgrauž koku mizas un nodara citu postu, kā arī pārāk bieza lapu kārta, traucē gaisa cirkulāciju, mainās augsnes skābums un veidojas sūnas. Lapu smalcināšanu Talsos veiks 3 vietās, arī pie Vilkmuižas ezera. Pārējās vietās izmanto tradicionālās metodes. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalne.